tiešām Dieva brīnumi ir tie, kas mūs stiprina. Un šos cilvēkus, kas gāja uz turieni, acīm redzot arī pievilka šis dievišķais brīnums, kas ir Dievs. Un tagad mazliet palūkosimies tālāk. Un tā nu viņi nonāca pie tās vietas, kad viņam gribas ēst. Ir tā, ja tagad cilvēks nav pusdienu ēdis, bērnu pulciņš labi liels, un tagad nāk jau tumsa, nāk uz vakarpusi, ko nu darīt? Droši vien šo rakstu vietu par tām maizēm, dažām un zivīm, jums jau zināt. Jā. Bet es jums tagad pastāstīšu mazliet citām. No citas puses paskatīsimies, kādi brīnumi notiek, kad Dievs ir klāt. Tas pats par tevi saprotams, ka viņš cēla maizes pret debesīm, ja, un teica kungam vārdsakot, ja, un teica, kādi tur tā vieta, kur teica, kā sadalīties, pa cik? Pa pulkiem. Pa pulkiem. Nu, tas ir tā reāli, pa ģimenēm, pa dzimtām un tā tālāk. Tur varēja būt 20 cilvēki, varēja būt 50 cilvēki, varēja būt 10, nu, droši vien pa pulkiem. Nu, tagad iedomājieties tādu vēl vienu lietību. Nu, tagad mēs sasēdām, nu, cik ģimenīte, lai sasēstos uz zālītes, ja, cik vajagā vietas. Vai tā vieta, kad, ja, nu, teiksim, stāvēja tie cilvēki un lūkojās uz Kristu un klausījās viņa evaņģēlijā, viņa brīnumos, ko viņš stāstīja par debesu valstī, par ko mēs dziedājām tikko, ka mums ir tēvs mājas un kur tēvs mums gaida. Un tagad jāizsēžas ir, lai varētu pasniegt. Ka šis laukums noteikti vismaz dubultojās, ja nereiz 3-kāršojās. Ja? Tātad, tur bija ļoti liels laukums. Tur varēja būt puskilometrs reiz puskilometrs, lai sasaistos. Un tagad padomāsim par vēl vienu brīnumu. Nu, saulīte iet uz rieta pusi, tur tumsa iestājās tikpat ātri, tikai gaisma uzaust. Jūs esat kādreiz bijuši tajās valstīs, kur diezgan tuvu ekvatoram. Tad jūs ziniet, 15-20 minūtes un ir tums. Tums ir tāda, ka tā kā mums nakts vidū patīk gaišāks. Lūk, un tajā laikā ir jāpabaro šie cilvēki, šie 5000 vīru ar visām ģimenēm, nu 15,000, 20. Jūs esat kādas rīkojuši? Nu, droši vien. Nu, kādas pasākumus esat rīkojuši? Cik cilvēks var apkalpot vienu namu māti? Nu, cik? 20. Nu, 20. Jā, ja viņi čakli un nebija labi sagatavojusies. Vai tur bija sagatavoties laiks? Un tagad jūs esat kādreiz noteikti redzējuši arī, nu, tās kāzas, kurās apkalpot. Cik viesmīļi apmēram strādā? Cik tās saimnieces, kas tur strādāja no tā laika, ja? Teiksim, cik to cilvēku vajag? Labi, pieņemsim, ka tur bija jau gatavs, tikai jāpasniedz uz galvu. Un tagad padomājiet, ja tas cilvēks, kas tur atradās vien 500 metru vai 300 metru no tās vietas, kur Kristus pacēla pret debesīm un teica tēvam, ko teica, ko lūdzu. Un tad, kā tagad nogādāt līdz turieniem? Teikt tā, nu jūs tur no ģimenes atsūtiet vienu, šeku jums grozes, ja, cik tas ilgi aizņems. Un tādu tagad grozi, ja, teiksim, ja uz 20 cilvēku pieņemsim viens grozes, ja, tā bija 20,000, ja, nu, lai nopaļot, tad apmēram 1000 grozi, ja, un lai 1000 grozi aiziet atnākt un atnest un aiznest, ja, cik tur laiks paiet? Un kur tos grozus ņēma? Tas ir vēl viens brīnums. Jā, jo beigās vēl salastīja vairāk grozu nekā bija viņiem līdzi. Cik es sapratu, tās zivis varēja būt, nu, vairāk varēja būt. Jā, nu es saprotu, vārtāt. Es tagad tikai vienkārši saku, teiksim, par to brīnumu, kā aizgādāt. Kā iedot tam cilvēkam? Jo viņam saulīt iet uz rietu un vēl jāpagūst pārēst. Un vēl jāpagūst salasīt, kas atlīdz. Jā, nošķirtā. Arī brīnums. Tāpēc mēs varbūt šos brīnumus, ja, arī varam apskatīt tādā ikdienišķā dzīvē. Vai mūsu dzīvē arī nav tā, ka uz mūsu galda nonāk tas, mēs kādreiz nepadomājam, ka nonāk tas, ko faktiski Dievs ir dāvinājis. Ka jūs tagad iziet ārā un ieraugat šo pieneņu lapu, ja, ka jūs ieraugat to brīnišķīgo sīpolu loku. Mums no pagājušā gada bija palikuši mazie sīpoliņi, daži tur apakšā, kas nu tur zem lapām vai kaut kā. Tad tagad es skatos šādi te loki. Un saprotiet, vai tas nav Dieva brīnums, kurš tev pasniedz svaigu svaigāko. Un nevajag izrādās ledus.
Nevajag no tirgus vest mājā, bet izēja ārā, paņem mazu lāpstiņu, paroc un cel augšā un lieto vajadzētu, ja. Teiksim, tie paši ķiklociņi, tas pats viss vajadzētu. Mums vienkārši Dievs pasniedz, ņemiet. Tāpat viņš arī šajā laikā Kristus pasniedza tiem cilvēkiem, kuri bija sapulcējuši tūkstoši un tūkstoši. Bet pēc kā viņi alka, tie cilvēki, kas bija tur pulcējās? Viņi alka pēc paša Kristus. Un nobeigumā es jums gribu teikt, ja mūsu alkas pēc Kristus būs tāds kā tiem, kas dzīvoja tajā laikā, pulcējās, lai ieraudzītu Kristu un redzētu šo Dievu brīnumus, tad arī mums šo Dievu brīnumu dzīvē nepietrūks. Lai Dievs dod, ka mums nekad šo brīnumu netrūks, kad viņus mēs spētu saskatīt ar gara un